Čau! Es jau visu kavēju, tāpēc es mēģināšu ļoti ātri. Šodien būs liela diena. Mēs brauksim trenēties uz Jēkabpili. Tā kā paņemsim jūs līdzi šajā interesantajā dienā, jo mēs nebūsim tikai stallī. Nu jā, man pa lielam ir jābūt jau stallī. Mēs izbrauksim ap kaut kādiem 1, 2, ap to laiku. Man ir jāapspēj šobrīd ir 10. Aizbraukt, iztīrīt bokšus un, es domāju, sanest inventāru furgonā. Šīs 2 lietas man ir jāapspēj izdarīt tagad. Un varbūt paēst. Varbūt. Redzēsim, kā būs ar laiku. Bet jā, labi. Šobrīd es daudz nerunāšu. Te jau redzēs, kā būs. Davai. Super ātrais apskats grāmatu pasaulē. Tā ka šo te es izlasīju. Vai es ieteiktu? Es jau 3 zvaigznītes, te ir rakstīts tā kā, ja šogad izlasīsiet tikai vienu grāmatu, tad tai jābūt šai. Nē. Grāmata ir pilnīgi tāda, kāds ir nosaukums, sākt no jauna. Respektīvi, meitene tiek, meitenei ir paniskas bailes lidot. Viņai visu dzīvi ir bijušas paniskas bailes lidot. Bet viņai draugs izdomāja, ka viņš dabūs pilota licenci. Un pirms pēdējā eksāmena viņš ir izdomājis, ka viņš viņu pavizinās ar lidmašīnu. Protams, ka viņa piekrīt. Viņš viņu tur bildina tajā lidmašīnā un viss ir baigi forši līdz brīdim, kad viņi sāk nolaisties. Jo tajā brīdī tur ir sacēlies baigais vējš un tūlīt būs vētra. Un to lidmašīnu sanāk viņa laižas lejā un vējš viņu visu laiku laiž tā kā augšā un viņa nevar nolaisties. Bet viņa nevar aizbraukt nekur citur, jo viņiem beidzas degviela. Nu jā, un tad tas pilots, meitenes draugs, izdomāja, ka viņš aiz angāra mēģinās nolaisties. Un doma ir pareizi, jo aiz angāra nav vēja, un viņa laižas lejā, tūlīt jau lidmašīnas riteņi pieskarsies celiņam, un pēkšņi viņi izbrauc ārā no tā angāra aizsega, un vējš to lidmašīnu vienkārši iemet grāvī. Puisim viss kārtībā, meiteni piespiež. Sanāk viņu tur salok tajā lidmašīnā. Nu jā, un meitene salauž muguras skriemeli un kļūst paralizēta. Palielam par to ir šī grāmata. Jā, īsumā. Jā, bet es lasu šobrīd šo te. Quicksilver. Angļu valodā latviski viņas nav, bet šī ir tā kā BookTokā grāmata, respektīvi TikTokā par viņu daudz runā. Es esmu sākusi, 100 lapus es izlasīju. Respektīvi, šī grāmata ir par to, šobrīd vēl neesmu sapratusi pilnu sižetu, bet fantastika, uzreiz saku, un romantika tur ir. Galvenā varona ir meitene, kura dzīvo tādā kā karaļvalstī, kur ir vienkārši parasti cilvēki. Bet viņai ir spēja ar metālu kaut ko darīt. Es joprojām neesmu sapratusi, ko, bet viņa kaut ko dara ar metālu. Nu jā, un tad viņa tur apcietina, jo viņa ir no, teiksim, tā ļoti nabadzīga rajona, un viņa nozaga vienu lietu, kas bija svarīga karalienei, I guess. Viņu apcietina, aizvet, un tad kas tur pakam? Viņa nejauši nokļūst feju pasaulē. Bet es vēl neesmu iebraukusi, kas pakam. Viņa tikko ir nokļuvusi feju pasaulē. Tā kā updeitošu gan jau jūs nākamajā video. Tā es jau esmu stallī, iztīrīju jau Grifonam boksi un Limeratas boksis ir pusē. Bet jā, mēs gatavojamies lēnām. Šobrīd ir 11. Lūk, kur stāv piekabīte un mašīnīte. Un jā, turpinam tīrīt bokšus. Bokši iztīrīti, eju uztaisīt Grifonam vakariņas. Ķēvēm var arī stallī uztaisīt vakariņas. Un reku, smukais furgoniņš. Tā, mēs ar Mārtiņu jau salikām furgonā skaidas. Sienu ielikām tīklos, Mārtiņš tur jau stiprina vienam zirgam. Un šis būs visticamāk Aleksai, un tas būs Limeratai, jo tur ir lielāki caurumi. Šitad ir mazāki caurumi. Te jau redzēs, kā mums ies. Paskatieties, cik smuki izskatās. Jauns hiluks un piekabīte. Mēs ar Mārtiņu jau atnesām inventāru. Izskatās ļoti skaisti. Zin kā, man nekad nav bijis, kur ir inventāra telpa, tā kā izskatās forši. Te vēl tīrām, ja jāuzliek sagas, bet
Tie ir man ļoti, ļoti patīk. Te stāv iemaukti segli. Viņiem ir tas tur. Tikai, lūk, ko es sapratu. Es visu laiku domāju, kāpēc tie segli nekrīt nost, jo es domāju, ka viņi krīt. Šis, kur ir seglu turētājs, viņš perfekti ieliekas tā kā segliem tajā starpiņā, bet Limeretas segliem ir pufiņš. Un tur, kur ir pufiņš, viņš kratās, teiksim tā. Tikai redzēsim, vai Limeretas segli nenokritīs, bet Aleksas segli ne. Nu, kaut kā tā vēl Sviedrenes segas, un tā aizbrauksim pusdienās. Nu, lūk, Sviedrenes segas ir, kājsargi. Pa lielam tīrām iepalika tikai ielikt, bet, nu, ievedīsim zirgus, un es vēl viņus iztīrīšu, lai nav viņus jātīra tur uz vietas. Nu, labi, dosimies pusdienās. Šis būs tāds nedaudz haotisks video, tāpēc, ka es bieži vien aizmirstu kaut ko nofilmēt, tāpēc, jā, ir šitie visi. Samesām inventāru, sakaisījām, jā. Un es nerādu, kā mēs to daram, bet, nu, jūs gan jau iedomājaties, kā mēs to daram. Šodien es nebraukšu viena, jā. Nu, es biju izplānojusi, ka es braukšu trenēties, bet, protams, ka es gribu, lai arī mani audzēkņi ir gudri un trenējas, un ja es braucu ar vienu zirgu un furgonā ir vieta, nu es piedāvāšu saviem audzēkņiem. Un jā, šodien mums brauks Aleksa kopā ar Viktoriju. Viktorijai šis būs pirmais lielais brauciens. Šogad ir doma, ka šī būs viņas pirmā sacensību sezona, tā kā šis būs labs iesildes viņai pirms sākas sacensības. Redzēsim, kā būs Aleksai, tāpēc, ka šobrīd ir atkal tās laika maiņas. Ir silts, ir augsts, ir karsti, ir saule, ir lietus, ir sniegs. Aleksai ļoti grūti. Vakar viņai bija diezgan sūdīgi, bet vakar es arī pamanīju, ka ir kaut kādi putekšņi vai putekļi, kaut kas tam putekšņi. Kaut kas ziet. Nezinu kas, kaut kas ziet. Nu jā, un viņai bija atkal sūdīgāk, bet arī pēc treniņiem viņai ir perfekti. Pēc treniņiem viņai ir ļoti, ļoti labi. Tā kā redzēsim, kā viņai būs šodien. Nu, labi ir tas, ka Viktorija vēl īsti nelec. Es viņai esmu uzlikusi, man liekas, vienreiz vai divreiz krustiņu, lai paskatītos. Ir labi, vēl jāpiestrādā, lai viņa sāktu lekt. Un tas ir labi Aleksai šodien, jo viņas varēs strādāt rikši, varbūt lēkši, droši vien kārtiņas, un Aleksu nenoslogos tā, ka būs jālec. Es arī pabrīdināšu treneri, protams, ka hei, zirgam nav tik labi šodien, piebrunzājam ar slodzīti, bet es domāju, būs labi. Esam jau atpakaļ no pusdienām, ievadām zirgus, es tagad tīru Limeretu, lai tur uz vietas nav jātīra. Un mums ieradās arī Viktorija. Lūk, nu Aleksa ļoti netīra. Tā kā ļoti, ļoti netīra. Jā, Aleksa zina vienmēr, kad ir kaut kur viņai jābrauc vai jāiet, tad viņa vienmēr izvārtās. Nu jā, mēs ļoti ātri satīrīsim. Limerta, ko tu izdarīji ar savu sienu? Un tūlīt krāmēsim viņus iekšā. Zirdziņi ir furgonā, iegāja diezgan labi. Nedaudz baidījās, ka taisījām tentu ciet, to aizmuguri, bet viss kārtībā. Nu, mēs tagad uzreiz brauksim. Apstājāmies viršos, protams, lai pārbaudītu zirdziņus. Viss viņām kārtībā. Ir nedaudz uzstresojušās, bet tas ir normāli. Jo retiņa. Nedaudz Aleksa ir sasvīdusi. Reta nē, bet te jau redzēs, kā būs. Labi, brauksim tālāk. Nu, esam ieradušies Jēkabpilī, Vika pamāja. Eika raku skatās, kā citām meitenēm notiek treniņi. Ja tur jau citas meitenes. Un mēs arī tūlīt zirgus krāmēsim ārā un saglosimies. Nu, redz, Viktorija ar Aleksiņu jau apsaglojušās, gaida. Limeretē tūlīt iemaukti virsū, un mēs sāksim treniņu. Kur pirmā jaunā zvaigzne pamāja. Jā, Aleks arī to pašu saka. Madara segloja Limeretu. Labi. Es šodien būšu operators. Tur aiziet Madara ar Viktoriju savā pirmajā aplī. Mēs pa to laiku apgriezīsimies ar furgonu.
absolūti Aleks ar Viktoriju jau pēc treniņa. Nu, Vika, kā jums gāja? Gāja superīgi. Man ļoti viss patika, un arī tā bija diezgan laba sagatavošanās sacensībām, kur bija daudz zirgu, un arī man ir jauna pieredze, un es iemācījos vairāk sēdēt seglos lēkšu laikā. Jā, super. Aleksa šodien diezgan labi uzvedās, viņai ar elpošanu vispār nebija, es teiktu, nu, tikai klasiski, kaut kad ir dažas reizītes viņa tur ieklipojās, bet tā viņai diezgan labi bija. Nu jā, es teiktu, viņām bija labs treniņš. Nu, lūk, zirgi jau ir furgonā. Brauksim desātai. Cik ir pulkstens, Vika? Vai tu nezini? 16:41. Nu, lūk, 5 aptuveni. Brauksim uz mājām. Nu, lūk, esam jau mājiņās. Jā, reku zirdziņi jau runājuši. Čau, meitenes, kā iet? Esam mājās, tūlīt iesiet. Zirdziņi jau ir stallī un ēt vakariņas. Tikko ielikām. Grifonam nebija tas, ka viņš beigi stresoja, bet, kad mēs krāmējām zirgus ārā, tad gan viņš te paklaigāja. Paskatieties, cik viņš netīrs. Jā, bet tā jau mierīgi stāvēja, es tā domāju. Jo boksis nav savandīts. Dzēris viņš arī nebija neko daudz. Tā kā es domāju, viņš nestresoja. Tad, nu kā man treniņā gāja ar šo bebi? Grūti, teikšu godīgi, nav viegli. Bet šeit izspēlējas ārā tas, ka vienam pašam zirgu iejāt nevajag. Jā, jo ar Limeratu man nebija baigi daudz, kas man palīdz. Līdz ar to šobrīd mums ir baigā problēma, ka viņa stopē. Un viņa ļoti smuki ignorē manu papēdi. Ir pat pilnīga pretreakcija. Es uzspiežu papēdi, viņa nevis iet uz priekšu, bet viņa pāriet uz lēnāku gaitu. Jā, un tas bija ļoti labi redzams šodien. Nu, protams, jā, viņa ir jauna un viņa ir ķēve. Tas vēl ietekmē visus, teiksim tā, tas viss vēl ietekmē vairāk viņu. Jā, jo ķēvis ietekmē arī kā zvaigznes ir nostājušās tajā dienā. Jā, Rata? Jā. Nu, neko. Šobrīd mācīsimies ar iešanu uz priekšu, jo, kā jau treneri teica, zirgs ir labs. Bet man vajag nedaudz uztrenēt vairāk to izturību, jo es citreiz riktīgi piekūstu, un man vairs nav spēka no viņas paprasīt vairāk. Un tieši tajā brīdī vajag no viņas izspiest to, lai viņa saprastu. Nu jā, trenēsimies, redzēsim, kā mums ies. Es domāju, būs labi. Daži treniņi, iespējams, kāds atnāks man palīgā, padzīt viņu no malas. Teica, ka es varu arī ar piešiem pajāt. Šobrīd es gribu pamēģināt vienkārši, ka stāv uz laukuma cilvēks ar pātagu un palīdz man. Un ja tas nestrādā, nu tad es paņemšu piešus. Bet pagaidām mēģināsim ar pātagu tikt galā. Nu jā, kaut kā tā. Es jau esmu mājās. Principā, ko es jums varu vēl pateikt, ar Limeratu ir jāstrādā. Vēl par agru laikam pat braukt uz treniņiem, jo viņu vēl ir labāk jāiejāj. Tā kā pa lielu es varu šobrīd teikt, ka viņa ir iejāta, bet viņu vēl ir jāiestrādā kārtīgi. Bet neko, es esmu priecīga, ka mēs aizbraucām, jo es labāk redzēju savas kļūdas un viņas kļūdas, jo mājās to tā īsti neredzēsi. Nu jā, nu kaut kā tā. Nezinu, cik garš šis video noteikti nav garš. Es nezinu, es tūlīt ķeršos viņu editot, lai jūs rītdien viņu varat redzēt. Nu labiņi, tad paldies, ka noskatījāties un jā, atā!